Latvijas zemniekiem tagad nāks maksāt par 90. gadu haosu. Sāk pietrūkt tīras lauksaimniecības zemes. Šobrīd uzņēmīgākajiem zemkopiem nākas pielikt milzu pūles, lai varētu audzēt labību laukos, kas 20 gadus nav izmantoti un krietni aizauguši. Saimniece Gunta Sproģe stāsta, ka šo zemes gabalu netālu no Tukuma iegādājusies pirms pusotra gada labības audzēšanai. Tomēr ierodoties aplūkot pirkumu, skatam pavēries nevis lauks, bet necaurējami brikšņi. Zeme nebija slikta, bet aizaugusi kopš 90. gada nekas lāga nebija darīts, pļaviņas, aizauguši grāvi, ļoti daudz krūmi un tādi brikšņi, kā aizmugurē var redzēt. Ja? Mežs tas nav, te nekas nav, tā ir lauksaimniecības zeme, kas vienkārši aizlaista. Jaunie saimnieki nevis nokāruši galvas, bet iegādājušies jaudīgu lauku tehniku, ar kuru visu pēdējo gadu arī brikšņus attīrījuši. Piemēram, tā vietā, lai mēģinātu krūmu saknes izrakt ar ekskavātoru, nopirkta frēze, kurā aiz sevis brikšņu vietā atstāja jau gandrīz sēšanai gatavu zemi. Tagad zemnieku Saeimas lauku dienās viņi savus panākumus atrādīja citiem saimniekiem, jo zemes attīrīšana šobrīd interesē visus Latvijas zemniekus. Tīru lauksaimniecības zemi vairs īsti nevar iegādāties, tādēļ, teiksim, tā kā Zemgalē vai Kurzemē, ja, īstenībā jau visā Latvijā mēs apgūstam tās zemes, kas ir aizaugušas ar krūmiem. Krūmu standartā ir 4-5 metru garumā, un tad šeit mēs redzam ļoti labi piemēru, kā to visu var izdarīt, kā var apstrādāt. Bet varianti ir visi sādi. Zemnieku Saeimā skaidro, ka zemes trūkums ir gana nopietna problēma. Turklāt valsts gada sākumā zemniekiem bija sagādājusi nepatīkamu pārsteigumu. Likumā bija paredzēts, ka šādi aizauguši zemes gabali automātiski tiek pārkvalificēti par mežu, kuru iznīcināt nedrīkst. Par tā iekopšanu neviens neslavēja. Tieši otrādi varēja vēl dabūt 13 000 eiro sodu par katru hektāru. Pēc zemnieku asiem iebildumiem Saeima šo normu nesen atcēla. Dažs saimnieks, kuram jau bija ļoti liels soda sankcijas piespriestas, tad šie lēmumi ir atcelti. Un kā mēs redzam šodien, tad ļoti daudz lauksaimnieki ir gatavi un tiešām to dara un interesējās, kā šādu zemi neilgā laikā atgriezt atpakaļ lauksaimnieciskajā ražošanā. Viņi arī atgādina, ka Latvijas Nacionālajā attīstības plānā izvirzīts mērķis līdz 2020. gadam lauksaimniecībā apsaimniekot 2 miljonus hektāru zemes. Šobrīd līdz šim mērķim pietrūkst vēl aptuveni 300 000 hektāru. Aikas Lazdiņš, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas.